Čau visiem! Šodien ir 1. maijs un esam atbraukuši uz Copiju. Beidzot, tas ir sagaidīts. Jau kaut kādas 2 nedēļas par to sapņoju. Šodien esam ieradušies tepatās starp Cēsīm un Limbažiem uz Ruckas ezeru. Ir agrs rīts. Tūlītās kāpjam laivā un braucam līdaku medībās. Ezerā izskatās neviena nav, mēs esam vienīgie. Super, esam privileģēti būt vieni paši šajā ezerā. Un motora mums nav, tāpēc izvēlējāmies mazu ezeru, lai var izairēt. Nu ko, lecam iekšā laivā, braucām! Diena ir forša, saulīte spīd. Vēja nav, kas īsti labi nav priekš līdakām, un bišķīt vējiņu vajadzētu, lai ūdens nedaudz virmuļo. Bet nekas, brauksim, skatīsimies. Nu, tas jau nav nekāds baigais noslēpums, kā līdakas maija sākumā meklējam zālēs pie krastiem. Ar to arī šodien nodarbosimies. Nedaudz vēlāk parādīšu arī, uz ko mēs copējam. Tā kā jā, šodien esam divatā. Un arī, protams, jūs pie mums laivā tiešajā ēterā. Tad jau parādīsim, ko mēs noķeram. Cerams, ka šodien kaut ko noķersim. Cerams, ka līdakas ir iznāštojušas un viņām ēstgrība ir parādījusies. Tā kā tā. Let's go! Pirmā līdaciņa. Uhuhu! Nu, cik tā liela būsi? Kaut kur baigi. Pagaidzi, paņemšu. Jā, es paņemšu ar roku. Nē. Paņemsi? Jā. Lec. Es jau bildu uzņemšu. Nevar dabūt, paliela, ne? Aizgāja. Ai. Norāvās. Nu, neko darīt. Vismaz pirmo zivi redzējām. Norāvās. Pagaid, nevelc, cel augšā kātu. Pavelc. Jā, pirmo reizi mūžā līdaku noķēra tikko. Izskatās, kādu kilogramu varētu būt, ne, Lauri? Kaut kas tāds. Kāds smukulis. Viņi var ņemt aiz džaunām, ja? Pagaid. Norāvās. Pagaid. Aiz džaunām, ja? Tu nav svariņi? Nē. Bildīt darbs. Uz otru stundu esam nomakšķerējuši. Katram pa vienai līdakai. Man bija nedaudz lielāka, kaut kāda ap 2 kilogramiem. Nu, jūs jau redzējāt, kā viņa aizgāja. Nebiju kārtīgi piesējis pavadiņu. Mana vainā. Nu neko, tagad ir 8:30. Braucam pāri ezeram uz otru krastu makšķerē. Laivas arī ir saradušās. Nu
No rīta vēl mēs bijām pirmajā ezerā, bet tagad jau ir diezgan, jā. Konkurenti parādījušies. Bet, nu, laižam. Un tad jau skatāmies, kas no tā viss sanāks. Ir zivs. Attāķējās vaļā. Lāc vaļā. Tā. Šāds. Reku dēlis apakšā. Pa grunti dzīvo. Varētu būt. Kāds kilo. Šitā varētu būt pat mērā. Bet, nu, par cik mēs šodien zīvis neņemam, laidīsim vaļā buča. Un pasauc vecmāmiņu. Aizpeldēja. Labs. Mēs jau te tādi bišķi iemiguši jau bijām, jau neķērās. Un tad pēkšņi bum! Piecirt. Uzreiz atkal azartiņš parādās. Bet, nu, diena šodien super, saulīte spīd. Mums tam mūzika laivā skan. Vispār ideāli. Parādījās pieciņš beidzot, ne? Pašiem savs tusiņš, jā. Labi, turpinam ķert. Nu, nevelc tik tūti klāt. Nāc, teciņš. Šādiem te mēs šodien ķeram. Bija doma izmēģināt gan rotiņus, gan bleķus, šūpiņus tā saucamos un woblerus, bet kaut kā neesmu nokāpis nemaz no gumijām. Kā sāku ar gumijām, tā visu laiku arī mētāju. Jo līdeks jāmeklē ir zālēs un uzliek pretzāļu āķīšus, tad var mest iekšā pilnīgos džungļos un tur viņas arī atrodams. Jo visas copas mums bija tīri arī zālēs, vai ne? Vismaz tuvu tām. Bet tagad kādu laiku nekas nav pieķēries. Sāk jau nedaudz zust motivācija. Bet, nu, kā jau esmu teicis, copa ir par to pacietību. Un, protams, arī veiksmi un loģiski arī meistarību, zināšanām un kaut kā tā. Nu, tagad būs. Jābūt. Zāles. Uzraksti komentārā, vai tu biji uz pirmā māja copi un kā tev gāja. Man ļoti interesē. Un kurā ezerā tu biji? Varbūt upē. Drīz jau būsim visam ezeram pa krasta līniju apgājuši apkārt. Apmakšķerējuši jau. Nu, droši vien, ka vēlreiz neies. Tiksim atkal līdz bāzē, būs vien jābrauc krastā un jābeidz šīs te aktivitātes. Ja vien nepieķersies kaut kāda piecinieta, tad atkal būs azarts. Vai 10-niece, vai 15-niece. Bet tas ir baigi interesanti, ka ir brīži, kad līdeklis ņem tās copes ir viena aiz otras,
Un pēc tam tā kā ar roku noņemts. Vispār copas nav mētā, tā kā baseinā. Tāda sajūta. Un tad kaut kādos brīžos atkal sāk ķerties. Dīvaini, jā. Varat paklausīties, ko mēs tu klausamies. Mums tāds viegls hip-hopiņš laivā skan. Man liekas, ka zivīm hip-hops arī patīk. Bet nu jebkurā gadījumā tagad māja sākumā visi braucam uz Līdakām. Tad ar 1. jūniju var makšķerēt zandartus. Un tad jau jūlijā, jau no jūnija beigām jau sākās asaru laiks. Jūlijas, augusts. Tā kā visu asaru varēs spinningot. Un, protams, rudenī tad jau atkal lielās Līdakas. Lielās mammas. Labi, ķeram, neguļam. Tātad, uz ko mēs šodien ķērām? Ļoti labi sev parādīja šie te Lucky John. Es pat nezinu, kas tie tādi ir. Kaut kādi Joko vai kaut kas tāds. Šie te krāsojumi. Tad šāda te gumīņa. Bet visas ir apāķotas ar predzāļu āķiem. Un šāda te vēl mazā gumīņa. Šitā te ir peldošā. Tas nozīmē, ka viņa nokrītot zemē, viņa stāv uz augšu. Tas varbūt arī kaut kādā ziņā nospēlēja. Jā, kā jau teicu, netikām ne līdz rotiņiem, ne šūpiņiem, ne wobleriem. Šodien tikai ar gumijām. Bet ķērās diezgan labi. Kopā mums bija 4 līdakas. Ezerā bijām kaut kādas 4 stundas. Šodien tāda īsā diena. Gan atbrauksim citā dienā vēl pamakšķerēt. Tā kā jā, 4 stundās 4 līdakas. Es neteiktu, ka baigi sūdīgi. Jebkurā gadījumā labi pavadīts laiks pie dabas, ārā, saulītē, svaigā gaisā un paķertas zivtiņas, sezona atklāta, pabraukājāmies ar laivu. Tā kā tā. Nesēžam mājās, braucam copēt, dodamies dabā. Un jāsaka tev lielu paldies, ka biji kopā ar mums šajā nelielajā izbraucienā makšķerēt. Un tiekamies jau nākamajos video. Tiekamies ūdeņos un tiekamies dabā. Čau!